Sveiki visiem! Šeit ar jums ir Kristīne, aka komuniste, un šī būs pirmā daļa no sērijām par Hold'em Manager lietošanu. Es ceru arī noprotu to, ka ļoti daudz no jums īpaši tikko saskaroties ar šo programmu domāju, cik ļoti daudz un ķēpīgi un sarežģīti tas izskatās. Un līdz ar to es biju nolēmusi, ka video varētu būt daudz pārskatāmāks un interesantāks tiem interesantiem, kas vēlas uzzināt vairāk par šīs programmas super īpašībām. Un līdz ar to pirmajā daļā es pārnāšu par tādām lietām, kā vienkārši tāds īsts pārskats par kas ir Hold'em Manager un vienkārši palīdzēšu jums iepazīties ar šīs programmas saturu. Un tālāk tiks izrunāšu tādas lietas kā roku importēšana un kā uzlikt hadu, kā lietot hadu un praktiski izrunāt tādas galvenās pamata funkcijas, ko šī programma jums spēj sniegt. Otrajā daļā būs jau vairāk detalizēts pārskats par šo programmu un īpaši uzsvars būs tik likts uz HUD statiem un pārnāšu, manuprāt, 11 no galvenajiem statiem, kurus vajadzētu vai kuriem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Otrkārt, tas arī runāšu par Reports tab un kāpēc, manuprāt, tas ir tik svarīgs. Un visbeidzot, tiks vienkārši pārnāt efektīvu HUD izveidošanu dažādām spēlēm, respektīvi gan veidam, gan formātam, piemēram, Cash Games 6 Max vai Sit and Go Regular, Full Ring tas ir. Un trešajā daļā es pārnāšu vairāk kārt, respektīvi tas būs vairāk kā kļūdu, ja vājība atrašanas video, kurā es mēģināšu atrast vinējošu regionālīzi izmantojot Players tab. Tālāk vairāk pārnāšu par More Filters tab, lai palīdzētu identificēt savu pašu kļūdas. Un tālāk mēģināšu atrast tādus HUD piemērus, kuros es atspoguļošu veidus, kā varētu vieglāk eksploatēt un piemēroties specifiskai spēlētāja izspēlē, kas, manuprāt, ir arī viens no šīs programmatūras galvenajiem mērķiem. Nu, lūk, tā. Un tad mēs varam sākt par šodienas video. Atvērsim Hold'em Manager, kā redzat man šeit uz ekrāna. Es jau esmu viņu instalizējusi, jo es domāju, ka man nelikās, ka instalizēt šo programmu bija pārāk sarežģīti, vai arī rastos liels problēmas. Taču, ja jums tādas rodas, tad droši varat man uzrakstīt vai nu komentāru vai personīgā vēstuli, un tad es mēģināšu jums atbildēt un palīdzēt. Nu, un tad sākam ar pirmo galveno lietu. Ir roku importēšana. Pirms vispār jūs sākat darboties ar šo programmu, jums ir jāpārliecinās, kad jūsu roku vēsture ir saglabāta. Un pagaidām, tā kā man tikko es dabūju jaunu datoru un arī man nav nekāds liels paraugs roku, ko jums rādīt, bet jebkurā gadījumā pamats ir visur tas pats un es izmantošu, tagad rādīšu, kā to darīt ar roku vēsturi PokerStars un TrioBet. Un sāksim ar PokerStars. Šeit mēs atveram. Un, lai mēs varētu uzzināt, vai mēs saglabājam vai nesaglabājam, tad mēs ieejam Options, un tur mums ir Instant Hand History Options. Mums ir jāpārliecinās, ka šis ceksīts ir ieķeksēts. Parasti viņš dod jau automātiski folder, kur viņu ieseivot. Protams, jūs viņu varat mainīt, bet es īstenībā neiesaku. Tas, manuprāt, tikai liekas problēmas var jums sagādāt. Protams, jūs varat uzrakstīt dienas, parasti ir 30, bet jūs varat ilgāk arī saglabāt savu roku vēsturi. Tad nospiežam OK. Tas pats arī TrioBet. Atveram, aizējam pie Preferences, Hand History, un aizējam uz Configuration, un atkal pārliecinamies, ka mums ir visur ķeksīši, un visbeidzot Save Settings. Ok. Un Close. Nu, ļoti labi. Tālāk, otrkārt, mums ir jāpasaka Hold'em Manager, kur mēs esam ieseivojuši mūsu roku vēstures. Un to mēs izdarām sekojoši. Mēs ejam Options, tad mēs ejam Configure Auto Import Folders. Un parasti ir tā, ka, man šeit jau viss ir pievienots, bet, šī funkcija ir ļoti labi. Jūs vienkārši nospiedīsiet Autodetect, un tikko kā jūs būtu pievienojuši jaunu saitu, viņš automātiski parādīsies. Protams, jūs arī varat pievienot Add Folder, ja jums tādi ir, bet, es pieņemu, ka pagaidām nav tādu. Tā, tas viss arī būtu. Un tālāk, lai visbeidzot pabeigt šo importēšanu, ir jums pieejams 3
funkcijas. Un praktiski lielākā atšķirība starp šo import files un start auto import is that, kad jūs importējat files, tad vienkārši, jums vajadzētu pašiem automātiski darīt darbu, respektīvi, tā kā manuālā importēšana, un jums nebūs atjaudināt cik pēc kāda laika. Tikko kā jūs gribat kaut kādu jaunu roku pievienot, jums atkal jāiet import files, jāatrod folders, open, and stuff like that. Savukārt, ja jūs nospējat start auto import, kas, manuprāt, ir vislabākā no opcijām, ir tas, kad jums atjauno visu roku vēsturi pēc 5 minūtēm. Līdz ar to tas ir noderīgi, ja jums ir live session, kurā jūs spēlējat, un nav tur visu laiku jāatjāmājās un jāspēš 100 reizes import files un import files un import files. Ar to arī importēšana būs viss. Tālāk, šī vispār programmas navigācija ir diezgan vienkārši. Šeit, kā jūs redzat, kreisajā pusē ir pamat tab un funkcijas, un kā jūs redzat, piemēram, šeit ir cash games, šeit ir turnīri, un tad pirmā lieta, ko jums vajadzētu pārliecināties, lai jūs, piemēram, atrastu informāciju par savu izspēli, ir player. Jums jāpārliecinās, ka šeit tur ir jūsu vārds, jo tikko esat instalējuši, tur vienkārši jums neparādīsies nekas, kaut vai ja jūs spēlējuši. Un ar to jums tad ir jāspēc change, un tad player search, un tad jūs ievedat kaut kādu to spēlētāju savējo vārdu, vai ko jūs meklējat, jūs noklikšķināsiet un dabūsiet un nomainīsiet, un tad nospiežat refresh. Tālāk jūs arī varat filtrēt savu roku vēsturi, vai, piemēram, šajā gadā, vai arī, piemēram, specifiskajā mēnesī, šodien, vakar. Tur var ļoti specifiski to visu izdarīt. Tad aiziesim atpakaļ. Jā. Kā arī, protams, tas, manuprāt, ir mazāk svarīgi šeit, un arī filters, par kuriem es arī runāšu tālāk. Kad jūs varat filtrēt savus rezultātus atkarīgi no, piemēram, pozīcijas vai no savus darbības pre-flop vai reflop. Tālāk. Šeit mums ir stati, kurus jūs varat pievienot vai atņemt ļoti vienkārši ar plusiņu vai ar ķeksīti nospiežot būtu pazudīs. Bet, ja jūs gribat pievienot, tad vienkārši pievienosiet un tad save. Bet tālāk par to es runāšu otrajā video daļā. Tālāk šeit mums apakšā, kā jūs redzat, arī ir mūsu rokas izspēles vairāk detalizēti, un šeit krāsām ir ļoti liela nozīme. Protams, kad ar zaļo mēs vinnējam, un ar sarkano mēs zaudējam. Un tad, piemēram, ja mēs noklikšķinam dubultklikšķi, tad, to es jums taisīju jau otrajā, pārāk daudz startu man šeit ir. Un tad šeit parādās replays, kurā jūs varat vienkārši redzēt, kas notiek un ko jūs esat darījuši, atkarībā no ātruma, kādu jūs gribat uztaisīt. Tā. Un ejam tālāk par navigāciju. Protams, kad ir šeit arī rokas sesijas, kurās jūs varat atsevišķi izvērtēt, kāds rokas jums ir bijušas, un tad sesiju tab, kurš, manuprāt, ir ļoti noderīgs jūsu uzskaitei vai record keeping. Un visbeidzot, protams, kad ir graph session, kas ir, manuprāt, visinteresantākā, tāda visjautrākā un visvieglāk viņa saprast ir, un tā ir praktiski kombinācija, ja jūs esat dzirdējuši, kas ir Poker Tracker 2 un Poker EV. Un līdz ar to šeit ir attēlota XY tabula par jūsu rezultātiem. Un, piemēram, ja jūs uzklājat display all in, piemēram, šī sarkanā strīpiņa jums parāda, cik daudz īstenībā jums vajadzētu vinnēt. Līdz ar to, piemēram, šajā paraugā man rāda to, ka man īstenībā tā mazliet paveicies. Protams, jūs varat arī uztaisīt grāfs ne tikai par rokām, bet par dienām vai pat mēnešiem, vai arī par rakeback bonuses and stuff like that, un vai arī showdown winnings vai visu kopā. Kā jūs redzat, opciju ir ļoti daudz, un es īstenībā jums iesaku pašiem vienkārši pameklēt un paspaidīt podziņus šajā programmā, jo tad šī programma jums sniegs, manuprāt, lielāku gandrību un lielāku interesi, kas un kā notiek šajā programmā. Un
Un tagad, protams, kad viens no svarīgākajām lietām, ko es, manuprāt, gribētu vislielāko uzsvaru likt, un, manuprāt, jums arī visinteresantākais būs, ir proti HUD statistika. Tātad, pirmkārt, kā mēs uzliekam HUD? Nu, tad mēs sekojam uz HUD options un player preferences. Un, lūk, šeit mums parādās, respektīvi, lodziņš ar visdažādākajām lietām. Un, lūk, sāksim ar to configuration. Pirmkārt, ja jūs, piemēram, īpaši dalat datoru ar kādu vēl citu, jūs varat uztaisīt katru savu konfigurāciju ar katru savu daudzumu ar statiem, lai varētu netraucēt vienam otram. Protams, jūs varat izmantot arī citus, kā jūs redzat, dažādas konfigurācijas ir. Citas variācijas, vai arī, piemēram, tikai turnīru konfigurācija, vai tikai, piemēram, PokerStars Cash, un tā tālāk. Tālāk mēs sāksim ar appearances, jeb izskatu, kā jūs dizainējat savējo HUD-u. Un līdz ar to šeit pirmkārt jūs varat mainīt, kā viņš parādās. Tad jūs varat mainīt arī, protams, cik lielos burtos, ar kādu stilu un kādu fontu. Tas viss pēc jūsu gāmas, bet, nu, laikam varbūt jo mazāk, jo labāk, jo lai tas viss neaizņem pārāk daudz vietas. Lūk, tālāk mums šeit ir dažādi tādi tekstīši, un pirmkārt ir show abbreviations, kas nozīmē vai parādīt, es nezinu, kā saucās latviski, kā parādīt saīsinājumus tiem statiem, kuros jūs gribat, piemēram, man šeit ir ieķeksēts, tad mēs uzliksim AP race first, early position race first, un lūk, šeit parādās. Tas bija tā jums izskatīsies uz abbreviation, kad race first, EP. Un manuprāt, protams, tas var palīdzēt, ja jums varbūt dažviet sajūta miseklī un īpaši, ja jūs sākat, bet, respektīvi, tas aizņem atkal. Daudz vietas labāk ir atciksēt. Šīs, lūk, šeit disable hero in HUD nozīmē, kad neparādīsies jūsu statistika. Tālāk, šeit jūs varat ieķiksēt, ja jūs gribat, lai jums parādīt vidējo daudzumu uz galda, vidējo čipu daudzumu uz galda, un tad, piemēram, šeit ir cik daudz pati. Tas pats arī jūs gribat, lai parāda jums note icon vai nē, un tā tālāk. Tāpat ir ar krāsu, un tur jūs visādi varētu izvērēt, tas ir katram pēc savas gāmas. Galvenokārt, beigās neaizmirstiet pēc tam pēc visu tā darbu, ko es izdarīšu, uzrakt apply. Tāpēc, ka citādāk tas viss vienkārši pazudīs. Tālāk jūs arī varat konfigurēt atkarībā, kam jums HUD stati ir domāti. Vai jūs viņus gribat visiem vai tikai cash games, un atkarībā no limit, pot limit vai tourneys, jūs arī varat izvēlēties ja kaut kādu noteiktu saitu, vienalga, pilnīgi galīgi vienalga. Jā, tā arī es īstenībā skatos, ka manuprāt, ka nemaz nevar uzlikt, var uzlikt, jā, nekas. Tālāk mēs ejam par statiem. Un šeit ir ļoti daudz status, ko jūs varat pievienot un noņemt, un tos var ļoti vienkārši izdarīt. Jūs varat pievienot jebkuru statu, piemēram, jūs uzliekat šeit, un es nezinu, call open, jūs varat vai nu double click, un tad jūs varat izvēlēties visu no dažādākajām pozīciju variantiem, un tad vienkārši, piemēram, add. Un tāpat arī jūs varat remove. Tad tāpat jūs gribat ievietot jaunu svītru. Tas vienīgi nozīmē to, kad tas nozīmē vienīgi tikai to, ka nodalīs jūsu status, būs vienkārši tāda tā kā vairāk stabiņi, un jo vairāk līnijas, jo vairāk stabiņi. Līdz ar to jūs arī varat uzlikt šeit par krāsām, bet, to es pēc tam otrajā daļā arī visu izdarīšu. Kāds padoms, kādus status izvēlēties? Es domāju noteikti, ka jums ir jāsāk ar tādiem statiem, ar kuriem jūs justos ļoti droši, un, piemēram, manuprāt, iesācējiem viena no galvenākajiem būtu VIPP, preflop raise, and varbūt arī aggression factor. Bet, tas ir jums vienkārši jāizjūt, ar ko jūs jūties labāk un atkarībā no formāta, ko jūs spēlējat. Tā, vēl viens pāris lietas, ko es gribēju jums pieminēt, pirms es jums sāku rādīt, kā tas viss izskatās.
ir tad vēl viena lieta par tiem abbreviations, jeb saīsinājumiem. To, kad īstenībā jūs lūk šeit varat mainīt un izveidot paši savus saīsinājumus un simbolus, kā arī es jums jau rādīju, bet, piemēram, šeit jūs varat redzēt, ka šeit man ir stipri mazāk manēja headstart, līdz ar to es varu vienkārši pat izvēlēties, kas man labāk patīk. Un tad vēl viena interesanta lieta ir, kā izveidot player aliases, kas nozīmē, ja pirms jums ir dažādi niki uz dažādiem saitiem, un kā lai jūs varētu attēlot rezultātus kopā. Un tad, piemēram, mēs varat izveidot, teiksim, tādu alias, uzklišķinām, tad mēs pievienojam spēlētājus, piemēram, šādi, select, tad pievienot vēl vienu, un cerams, ka man parādīsies. Nav tā, ka es esmu tur spēlējusi daudz, bet kāds pāris minūtes. Tā, un tad pievienojam, tad vienkārši aizveram. Un tad, ja mēs varam nomainīt spēlētāju, mēs vienkārši pieņemam player search and win, lose, win, select, un tad parādīsies rezultāti par visiem kopā. Tā. Lūk, tas arī ir praktiski viss, ko es gribēju jums parādīt sākumā. Un tūlītām es pieslēgšos un parādīšu jums, kā tas viss izskatās. Lūk, piemēram, šeit es esmu atvērus vienu galdu. Tikko piesēros. Kas ir interesanti to, ka parasti, kad jūs sākat spēlēt ar hadu, ka viņš varētu būt izmētās pa visu nezinu kurieni, un tad jūs vienkārši ar labo peles kursoru varat vienkārši nobīdīt uz kuru pusi jums ir ērtāk un labāk. Un jā, lūk, es bišķiņ pārslēdzos uz citu galdu, vajadzēja bišķiņ pārtraukt, un lietas, ko es gribēju parādīt, ir, kad, piemēram, tad, kad jūs uzkličiniet šeit, double click, tad jums parādās vienkārši tāda vienkārša un parasta vēsture. Un taču interesanti tas, ka jūs iekšķiniet šeit, jūs esat tā kā iezīmējuši savu roku, un vēlāk, kad jūs skatāties savā Hold'em managerā, viena no filtriem būs vienkārši iezīmētās rokas, kurās jūs varat atsevišķi pārskatīt savu spēli, piemēram, kaut kādās situācijās, kurās jums likās bija diezgan grūti, kuras jūs gribētu izpētīt tālāk. Lūk, jā, protams, ja jūs vienkārši uzklikšķinat, tad parādās tāds pilnīgi apjomīgs apraksts par katru lietu, ko dažbrīd varbūt jums nāks lietot, bet tā, sākumā varbūt arī tas arī varētu būt viss šim video, un es laikam varētu gribētu nobeigt ar to, ka, ja jums rodas kādi jautājumi vai, protams, arī komentāri un ieteikumi nākošajai sērijai, ko jūs gribētu, lai es pārunāju, lūdzu uzrakstiet un dodiet man ziņu. Un paldies, ka skatījāties. Atā!